Es saredzēju tomēr vēl jaunas iespējas tīkla mārketingā. Joju, un tas man nenāca nevienā dienā, ne mēnesī, ne pat gadā, jo tas tiešām nebija par mani. Es nekad sevi nebiju pielāgojusi, piemērījusi sev mainīt savādāku dzīvesveidu, bet par šiem gadiem esot Joju ģimenē tiešām es sapratu, redzēju, es redzu piemērus, es redzu cilvēkus, kas dzīvo savu labāko dzīvi. Un tad es sev uzdevu jautājumu, ar ko es esmu sliktāk par viņiem? Ne ar ko. Esmu uzsākusi diezgan lielu izaicinošu ceļu priekš sevis. Katram tas ir savs laiks, kādam ātrāk, kādam vēlāk. Kā es saku, es vēl pirms gada vispār tādu domu pat neienāca prātā, kur nu vēl realizēt. Joju kompānija aug, mēs vairojamies, mums pievienojās cilvēki. Produkts tiešām uzlabo daudzu dzīves kvalitātes. Arī manu, un tāpēc man nesagādā grūtības stāstīt par produktiem, ko es lietoju, un tieši tāpat par biznesa iespējām. Mans lielākais ienākums ir bijis 1000 eiro mēnesī. Kā papildus strādājot algotu darbu, man bija papildus ienākums 1000 eiro mēnesī. Un ziniet, ko es jums pateikšu? Tad, kad tu saproti, ka arī šādi var nopelnīt legāli, tīri, balti, caurspīdīgi, to vienkārši nevar negribēt. Nav ieguldījumi, nav saistību, nav risku. Biznesa plāns ir uzrakstīts melns uz balta, tu no nulles vienkārši vari sākt pelnīt. Un tiešām šeit nav griezti, vienkārši tikai jānāk un jāstrādā. Ja tu sevī sazīmē kaut kādas līdzīgas sajūtas, gribēt kaut ko mainīt, gribēt kaut ko mēģināt, gribēt kaut ko riskēt. Es nesaku, ka vajag tikpat kardināli kā es, nē. Es arī līdz šim nonācu pakāpeniski. Šeit nevienu nemāna, šeit nevienu neapzog. Es caur savu pieredzes prizmu saprotu tos cilvēkus, kas nesaprot, jo tu nevari saprast, kamēr tu neesi vairākas reizes noklausies mārketinga plānu, kā veidojās ienākumi, ka tā nav cilvēku krāpšana, ka mēs neko neslēpjam, mēs esam atklātāki par atklātiem. Vienkārši dod sev šo iespēju, raksti man personīgi vai reģistrējies linkā, es tev aizrakstīšu un sarunāsim, kad mēs varam tikties klātienē vai video sazvanā.